Jaunavas, prieks man jūs uzrunāt. Tātad janvāris, 25. gada, pirmais mēnesis. Jaunavas janvārī būs atbalstošas, uzticamas un, protams, arī praktisks. Tas patiks līdz cilvēkiem, un tādēļ būs viegli veidot attiecības, arī stabilas attiecības, jo partneri novērtē šīs jūsu īpašības. Un kā jau katru mēnesi, lielākoties arī neprecētajām jaunavām ir iespējas veidot attiecības. Precētajām būtu labi tātad kopīgi sākt kādu projektu, kaut kādu kopīgu aizraušanos sākoties jaunajam gadam. Protams, šī enerģija, kā ceļam, ir divas puses, jā, tātad divas malas, divi grauji. Un negatīvā variantā šeit ir iespējama gan pastiprināta konkurence, gan ienaidnieki, gan skauģi. Tādēļ jums ir labas attiecības, pārāk ar tām nelielieties. Tātad citādi šīs enerģijas, kuras pietiekoši aktīvas, prienes dzīvē arī kaut kādu stresu. Ja jūs šajā mēnesī būsiet uzņēmīgi, jums klāta būs veiksme. Jo veiksme šeit ir klātesoša, jums ir tikai nedaudz jāpiepūlās. Un tad tā atnesīs jums peļņu, jo tas stāsts ir tāds, ka enerģija ir tāda, ka pa vieglu darbu jūs saņemat labu peļņu. Ja, tad mazāk ieguldīt, vairāk iegūt. Kurš gan tā negribētu. Īpaši mēneša beigās izteikti šāda enerģija. Un tātad pie rezultāta var tikt vieglāk, tamdēļ varat realizēt savas vēlmes, izmantojiet šo laiku. Merkurs mežālzī, un viņš palīdzēs izvairīties no kļūdainiem lēmumiem, jebkurā dzīves jomā. Tātad to, ko jūs izlemsiet, tie visticamāk lēmumi būs pareizi, un tie vedīs pie tāda patīkama jums vēlama rezultāta. Un atcerieties tādu domu, un to es arī jums novēlu šajā nākamajā gadā, ka tikai viena doma no rīta, ko jūs domājat, var mainīt visu jūsu dienu. Un to es patiesi jums ieteiktu darīt ne tikai šajā mēnesī, kad visam jānotiek pietiekoši viegli, bet arī visa gada laikā. Mostieties no rīta un uzreiz sāciet rītu. Vai nu ar kādu afirmāciju, vai ar kādu priekš jums būtisku atziņu, kas virza visu jūsu enerģiju, visu jūsu dienu kādā konkrētā virzienā. Kamēr jūs vēl esat šīs vienas domas meklējumos, ja jums tādas nav, tad es jums iedošu šo ļoti īso lūkšanu, kur patiesi labi strādā un palīdzēs arī daudziem cilvēkiem. Es patiešām esmu arī vēl novienkāršojusi. Piedod, mīlu, pateicos. 3 vārdi no rīta patiešām var daudz ko jūsu dzīvē sakārtot. Piedod, mīlu, pateicos. Lai veiksmīgs gads! Atā, visu labu!